Tuvojoties jaunajam mācību gadam, Valmieras novada fonds jau 8. gadu rīko akciju Skolas soma, lai palīdzētu Valmieras un apkārtējo novadu topošajiem pirmklasniekiem no masturīgām ģimenēm sagatavoties skolai. Šogad gan līdz ar pieņemto lēmumu, ka grāmatas un darba burtnīcas jānodrošina valstī, akcijā vairs neiesaistās portāls Ziedot LV un Rimi veikali, tomēr novada fondā lēmts, ka arī šādā gadījumā akcija būs atspējas ģimenēm. Izvērtējot to, kā nauda iepriekšējos gados ir tērēta, mums veikals Vidzemes papīrs dod atskaites par dāvanu karšu izlietojumu, un faktiski neviena ģimene nav to naudu tērējusi mācību grāmatām. Līdz ar to tas mums liek saprast, ka tā nauda tik un tā ir nepieciešama visām citām lietām. Tās ir mugursomas, pildspalvas, klades, cirkuļi un kas tik tur vēl ļoti daudz dažādas lietas, kas ir vajadzīgas. Tomēr tā kā šogad būs jāpaļaujas vien uz pašu savākto naudiņu, dāvanu kartes skolas lietu iegādē būs par mazāku summu. Mēs tās dāvanu kartes vērtību šogad samazinām no 25 uz 20 latiem. Tad arī tā teikt uz tā rēķina, ka ietaupās varbūt kaut kāds darba burtnīcu tiesa citos veikalos. Bet visādi citādi, ik viens ir aicināts ziedot. Tātad katra 20 lati ir viena skolas somas dāvanu karte. Joprojām veikalā Vidzemes papīrs, tātad skolas lietu iegādēji. Un mēs tad arī varbūt šogad mēs arī rūpīgāk, vēl stingrāk skatīsimies, kāds ir tas pašvaldības atbalsts ģimenēm. Varbūt, ka vairāk līdz ar to pievērsīsim uzmanību tām ģimenēm, kas paliek aiz pašvaldības kaut kādu pabalstu strīpus, jo arī tā ir, kad ir novadi, kas diezgan dāsnus pabalstus dod skolas uzsākšanai, tad tiem mēs šoreiz, acīm redzot, tik ļoti nepalīdzēsim. Savukārt ir novadi, kuri kaut kādu iemeslu dēļ tās skolas uzsākšanai nekādas pabalstus nedod, tad iespējams, ka tur šī mūsu nauda būs īpaši nepieciešama, ģimenēm īpaši noderīga. Ziedot naudiņu akcijai Skolas soma var gan ieskaitot to novada fonda kontā, gan iemetot kādā no ziedojuma kastītēm, kas izvietotas dažādās tirdzniecības vietās. Pamazām santīmi un lati tajās jau sākuši krāties, un iedzīvotāji atzīst, ka ieraugot šādas ziedojuma kastītes nereti arī iemet tajās naudiņu. Vai jūs mēdzat pamanīt tās kastītes, kas veikalos ir ziedojumiem, vai mēdzat arī naudiņu iemest tur kādreiz? Šādi tad iemetam, jā. Tos melnos santīmus jau viņi parasti, lai nebūtu maks jāmeklē, tad iemesam. Bet pārsvarā tā kā, es nezinu, labāk piezvanīt nekā iemest, jo nav īsti ticības arī, ka viņš kaut kur tiešām nonāk tur, kur viņam jānonāk. Bet skatāties, kādiem mērķiem arī vācās naudiņas? Jā. Tagad Skolas somas akcija ir sākusies Valmierā pirmklasniekiem no masturīgām ģimenēm vāc naudiņu, kad palīdzētu skolai sagatavoties. Varētu arī tādu atbalstīt, kā jums šķiet? Es labāk iedodu materiālu, nevis naudā. Mēdz iemest, jā. Skatāties arī kādam mērķim tie ziedojumi tiek vākti? Jā, bērniņiem. Man ļoti patīk tie pasākumi, kas ir pēc tam pa televīzijas, vai ļoti skatos. Ļoti patīk, ka tā ir, jā. Tagad arī Valmierā sākusies šī Skolas somas akcija, varbūt ir pamanīts jau tāds kā? To es vēl neesmu pamanījusi, jā. Es domāju, ka arī par to iemetīšu. Jā, tas ļoti patīkami, ka tā ir. Jo daudziem nav tās naudiņas, lai nopirkt kaut vai to pašu skolas somiņu. Es pamanu un reizēm arī iemetu, bet ne regulāri, bet ir reizes, kad tā stāvot pie kases, labi, iemetīsim, vai ka gara rinda vai kaut kā. Skaties arī kādam mērķim vāc tos ziedojumus? Principā, jā. Es esmu ievērojis, ka daudz ir tiem, lai ģimenes būtu pēdušas, ir dzīvniekiem, ir arī bērniem, lai skolai sagatavotu. Tā kā es arī paskatos, kam tad īsti tas ir. Jā, mēs tad iemetam pa santīmiem, jā. Skatāties arī kādam mērķim vāc to? Jā, tas labdarībai ir, bērnu labdarībai. Jā. Tagad sākusies ir šī Skolas somas akcija. Jā, esam dzirdējuši, jā, bet vēl neesam to iemetuši nevienu santīmu, bet, kad būs laiks, tad iemetīsim. Valmieras novada fondā stāsta, ka vienlīdz daudz ir gan to ziedotāju, kas naudu pārskaita ar bankas starpniecību, gan to, kas izmanto ziedojumu kastītes. Ir cilvēki, kuri viņš veikalā stāv rindā un viņš tajā mirklī to latu grib iemest un viss tur notiek. Savukārt tie, kas grib ieskaitīt 5, 10, 20 latus, tie visticamāk izvēlēsies bankas kontu. Un arī mēs, protams, uzrunāsim cilvēkus individuāli, kurus mēs zinām. Mums ir regulāri akcijas ziedotāji, tiem mēs arī atgādināsim, ka šī akcija ir. Un ir jau ziedotāji, kuri paši jau ir jautājuši, un ir jau 2 ziedotāji, kas bez jautāšanas paši jau ir ieskaitījuši un pamanījuši, ka Skolas soma ir sākusies. Tā kā Skolas soma ir tie zināmi atbalstītāji, kuriem tā akcija ļoti tuva sirdī, tāpat kā mums pašiem. Tuvākajās dienās Valmieras novada fonds aicinās pieteikties ģimenes, kam šāds atbalsts varētu būt nepieciešams. Arī novada sociālie dienesti tiks aicināti iesaistīties un sniegt informāciju par masturīgām ģimenēm, kurās ir topošie pirmklasnieki.